Doties lidojumā piedāvā Novatūrs. Šodien raidījumā skatieties, kā lidosta Rīga, kas jau reiz tika atzīta par pasažieriem ar īpašām vajadzībām draudzīgāko lidostu Eiropā, turpina kļūt aizvien pieejamāka. Pētīsim, kāpēc, jo tuvāk nāk diena, kad plānojam doties lidojumā, jo dārgāka kļūst aviobiļete. Kā tad paliek ar pēdējā brīža piedāvājumu? Bet raidījuma noslēgumā dosimies uz Spilvi. Aizvadītajā nedēļas nogalē skatītāji tika pārsteigti ar iepriekš neredzētiem paraugdemonstrējumiem, bet organizatori ar negaidītu skatītāju pieplūdumu. Šajā mirklī mēs vēl atrodamies lidostā Spilve, vietā, kur izcinājās šīs nedēļas galvenais ar aviāciju saistītais notikums. Taču pirms stāstīsim par to, kā īsti aviācijas svētki šogad noritēja, atgriezīsimies lidostā Rīga, kas jau nesen tika atzīta par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām draudzīgāko lidostu Eiropā, taču pie sasniegtā nav apstājusies. Pirms 2 gadiem lidosta Rīga saņēma atzinības rakstu kā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām draudzīgākā lidosta Eiropā. Un tomēr vēl pavisam nesen tieši šeit bija redzama pavisam nedraudzīga zīme – cilvēkiem ratiņkrēslā ieeja aizliegta. Kāpēc tā? Ņemot vērā to, ka šī lidostas daļa ir būvēta oriģināli 1974. gadā, tad pacēlums neatbilst patreizējām prasībām, tas ir vairāk 10 grādi, un maksimālais pieļaujamais ir 8 grādi. Līdz ar to šādu 10 grādu leņķi ir bīstami transportēt ratiņkrēslu pa tādu slīpumu. Taču, kā jau pie cilvēkiem tas mēdz gadīties, ne viss, kas rakstīts, tiek ņemts vērā. Līdzīgi bija arī ar jau pieminēto zīmi. Tādēļ lidostai nācās izbūvēt arī reālus šķēršļus, kas cilvēkiem ratiņkrēslā fiziski liedz iespēju nokļūt tunelī. Vai šādas striktas metodas pielietotas, jo slīpajā tunelī iepriekš bija notikuši arī kādi negadījumi? Nē, negadījumi veiksmīgā kārtā nav notikuši, bet mēs iepriekšējo gadu, praksē novērojām to, ka pasažieri mēdz neievērot un arī nezin to, ka tādas slīpums ir bīstams, tādēļ viņi patvaļīgi nogādā ratiņkrēsls lejā. Bet ar aizliegumiem uz šķēršļiem pa īstam problēmu, protams, atrisināt nebija iespējams. Tam tika rastas citas metodas. Šogad mums izdevās pabeigt projektu. Mēs ierīkojām speciāli aprīkotu liftu tieši PRM pasažieriem, lai PRM pasažieris varētu droši nogādāt no šī otrā stāva uz pirmo līmeni, uz A izejām un picēriju. Lifta uzstādīšana izmaksāja 15 000 latu un izrādās līdzekļi gan lifta izbūvēja, gan arī citiem darbiem, kas vērst uz to, lai lidosta kļūtu aizvien pieejamāka pasažieriem ar īpašām vajadzībām. Tiek rasti pateicoties katram, kurš no Rīgas devies kādā lidojumā. PRM apkalpošanas nauda ir jānodrošina no speciālas iemaksas nodokļa, ko maksā katrs izlidojošais pasažieris. Ne PRM pasažieris, bet visi pasažieri. Tas neatiecās tikai uz lidostu Rīga, tātad tas attiec uz visām pasaules lidostām. Lidostā Rīga šis nodoklis ir 28 eiro centi, un tātad šī summa veidojās kā budžets visiem uzlabojumiem, visām apmācībām, ko mēs veicam. Arī šī lifta uzstādīšana tika organizēta no šī budžeta. Jāpiebilst, lidostā Rīga darbam ar pasažieriem, kuriem ir nepieciešama īpaša palīdzība, strādā vesela vienība apmācītu darbinieku. Tieši viņi ir tie, kas saņem zvanu, ja kāds palīdzību lūdz kādā no 3 lidostas izsaukuma punktiem. Sniedzot informāciju par sevi un raksturojot, kāda veida palīdzība būs nepieciešama, lidostas darbinieki pasažieriem palīdz gan piereģistrēties lidojumam, gan arī iziet drošības kontroli un ērti nokļūt lidmašīnām. Tiesa lidosta atzīst, joprojām ir salīdzinājumu
salīdzinoši daudz pasažieru ar īpašām vajadzībām, kas lidojumos dodas pirmo reizi un palīdzību meklē informācijas centrā, nevis izsaukuma punktā. Pēdējo vairāk izmanto pasažieri, kas jau iepriekš lidostā Rīga ir bijuši un par pieejamajiem pakalpojumiem ir diezgan labi informēti. Poga vairāk strādā uz tiem, kuri jau zina, kāda palīdzība viņiem ir nepieciešama un kuriem nekāda papildus varbūt informācija nav nepieciešama. Statistika liecina, ka vidēji 70% no pasažieriem ar īpašām vajadzībām jau pērkot biļetes norāda, ka viņiem palīdzība būs vajadzīga. Tas lidos darbiniekiem ļauj jau saulaicīgi plānot darbus un viss norit bez liekas aizķeršanās. Tomēr joprojām diezgan liela daļa pasažieru palīdzību lūdz tikai ierodoties lidostā, un šajā gadījumā var sanākt, ka palīdzība ir kādu brīdi jāpagaida. Lai piereģistrēšanās lidojumam noritētu raiti un katrs pasažieris zinātu, kādi pakalpojumi ir pieejami, lidosta turpina arī informatīvo darbu, skaidrojot, kā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būtu vispareizāk rīkoties, lai lidostā vairs nebūtu lieki jāsatraucas. Mums ir izvietota informācija mājaslapā lidostas, un arī burtiski jūlija beigās mēs esam laiduši klajā speciālu bukletu PRM pasažieriem, kur ir aprakstīts tātad visi pakalpojumi, kas ir pieejami šiem te pasažieriem, gan informācija par transportu, kādā veidā nokļūt lidostā, un arī šī te informācija tātad ir pieejama angļu, latviešu, krievu valodā, kā arī mēs esam izsūtījuši šos te bukletus PRM organizācijām Latvijā. Sadarbībā ar PRM organizācijām arī ikdienā tiek vērtēta lidostas pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un nereti ir gadījumi, kad vienu vai otru uzlabojumu ierosina tieši tie, kas vislabāk var novērtēt, cik ērta un pieejama lidosta ir cilvēki ar invaliditāti. Papildus tam, lidostas arī savā starpā regulāri apmainās ar informāciju par uzlabojumiem, kas vērsti tieši pieejamības uzlabošanai. Mūsu darbinieki piedalās starptautiskās konferencēs, kur ir iespēja iegūt jaunas zināšanas un kāda ir praksa citās lidostās. Un mums ir arī noslēgts sadarbības līgums ar mūsu Latvijas PRM organizācijas Sustento. Analizējam mūsu darbinieku ikdienas vērtējumu, jo ikdienā varbūt gadās kaut kādas situācijas, kur līdz šim mēs neesam saskatījuši kādas trūkumus, bet ir pienācis tas brīdis, kad ir bijis kāds īpašāks pasažieris un ar ko aģenti saskārušies. Līdz ar to viss šīs gan ieteikumi, gan novērojumi tiek ņemti vērā un attiecīgi tiek plānot uzlabojumi. Piemēram, viens no šādiem uzlabojumiem ir platāku durvju izbūve. Ratiņkrēsli savā izmērā arī atšķirās un ir tāds XXL krēsls. Attiecīgi ne visas durvis ir piemērotas tam, lai varētu šo te ratiņkrēslu izstumt cauri. Līdz ar to mēs sastapāmies ar to, ka pasažieris, ja lido tranzītā no Schengen zonas uz ne-Schengen vai otrādi, tad tās durvis, kas ir pasu kontrolē, tur šo ratiņkrēslu izstumt cauri nevar. Un tātad tika pieņemts lēmums uztaisīt vienas platās durvis, kur tiešām šo krēslu var izstumt cauri. Jo jāpiezīmē, ka pēdējā laikā pasažieri, kas izmanto, kam nepieciešams šis krēsls, arī paliek aizvien vairāk. Turklāt arī kopumā lidostā Rīga ik gadu palielinās to pasažieru skaits, kam palīdzība ir nepieciešama. Uz doto brīdi vasaras sezonā tie ir aptuveni 40 pasažieri dienā, un vasaras mēnesī skaits sastāda ap 1000. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu pieaugums varbūt nav tik liels, tie 4%, bet tā tendence jebkurā gadījumā neatkarīgi no kopējā pasažieru skaita, PRM pasažieru skaits visu laiku pieaug. Interesanti, vai tagad, kad pasažieriem ar īpašām vajadzībām pieejama kļuvusi arī slīpā eja uz A izejām, lidosta var sacīt, ka ir pilnībā piemērota katram pasažierim, ja tomēr ir vēl kādi uzlabojumi, kurus iecerēts īstenot? Ar profesionālu aci var ieraudzīt vairākas vietas, kur ir nepieciešams veikt uzlabojumus. Tas gan šajā brīdī attiecas vairāk uz lidostas mājas ārpusi,
kur ir ielas puse. Nākamajos projektos ir paredzēts gan speciāli veikt aprīkojumus neredzīgajiem pasažieriem, gan vēl pielabot kādas piebrauktuvus, kur varētu ar elementārāku ratiņkrēslu uzbraukt augšā lejā. Noslēgumā atliek vien piebilst, ka plānojot ceļojumu, tomēr ir liederīgi jau saulaicīgi iepazīties ar lidostas pakalpojumiem. Un, ja ziniet, ka jums būs vajadzīga īpaša palīdzība, labāk to pieteikt jau laicīgi. Bet nu parunāsim par biļetēm un to cenām. Proti arī līdz mums ir atnākušas sūdzības par to, ka cilvēki esot pavadījuši nevienu nakti sēžot internetā pie datora un gaidot, kad lidojuma biļete kļūs viszemākā, kad pienāks tas īstais pēdējais brīdis, bet notiek gluži pretējais. Biļetes cena kļūst tikai dārgāka un dārgāka. Tad nu pienācis laiks noskaidrot, vai aviosabiedrībām tādi pēdējā brīža piedāvājumi maz pastāv un kad īstenībā pirkta lidojuma biļetes sanāks vislētākā. Kā man plānot ceļojumu? Kad plānot? Kad pirkt biļetes? Kad ir vislabākā cena? Kur tās pirkt? Mums ir uzdoti tie paši jautājumi un dzirdēts pat dzīves diskusijas. Kāds ir pārliecināts, ka nekas nevar būt lētāks kā pēdējā brīža piedāvājums. Nu, loģiski spriežot, līdzsabiedrībai vajadzētu būt ieinteresētai reisā laist maksimāli piepildīt, nevis pustukšu lidmašīnu. Nu, apmēram pēc principa, labāk kabatā 5 latu vietā ir 1, bet lats. Citi savukārt ir pārliecināti, krietnu laiku pirms ceļojuma nopirkta biļete ir lētāka. Bet varbūt viss atkarīgs no tā, ar kādu aviosabiedrību ceļojumā plānots doties. Un kamēr vienām lētākā biļete ir pusgadu pirms reisa, citām pēdējā dienā. Visām aviokompānijām, kas strādā tādā normālā režīmā, viņiem ir dažas līdzības. Un tās es varbūt varētu parādīt uz ekrāna caur dažādiem biļešu reģistrācijas kanāliem, bet es vienkārši paņemšu un labprāt jums uzzīmēšu uz tāfeles, kā tas strādā vienkārši. Esam šodien diezgan vasaras noskaņās, ja? Bet patiesībā līdz Ziemassvētkiem nemaz nav tik tālu. Un ir cilvēki, kas varētu sākt plānot savu Ziemassvētku ceļojumu jau šobrīd. To zinot, no aviokompāniju puses, mēs esam patiesībā uzzīmēt grafiku. Ja mēs šeit esam, piemēram, 90 dienas pirms Ziemassvētkiem, ja, tad biļešu cenai var uzzīmēt tādu loģisku līkni. Izlidošana Ziemassvētkos augsta cena. Teiksim, 200 vai pat 300 eiro. Ja. Augstākā cena ir pašā izlidošanas dienā. Mazliet pirms izlidošanas tā cena ir zemāka. Vēl vairāk pirms izlidošanas, vēl zemāk. Vēl zemāk, un tad ilgi pirms izlidošanas viņi ir viszemākā. Bet, jo tuvāk nāk izlidošanai, jo augstāk viņi paliek. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit cilvēki vairāk pērk biļetes, tas vietas skaits lidmašīnā samazinās, un tās atlikušās biļetes, līdz ar to aviokompānijas viss kā vienu pārdod par dārgāku cenu. Tad, kad aviokompānijas reklamē savus lētās biļetes, ja, kas ir par sākot no, teiksim, 19 eiro, tā reklāma attiecas uz to periodu, ja, pirms izlidošanas un krietnu laiku sprīdi pirms izlidošanas. Nu, it kā ir saprotams, ka uzņēmums grib saulaicīgi būt drošs, ka lidmašīnai nebūs jālido tukšai un ar lētām biļetēm pievilina pasažierus. Bet vai daudzi pasažieri, kas lido par pārdesmit latiem, spēja arī nosegt visas lidojuma reālās izmaksas? Visas aviokompānijas kā viena grib dot to iespēju lidot lēti. Tie, kas ir pietiekami pārticīgi un var atļauties neplānot savu ceļojumu, tie samaksā tās izmaksas plus nosedz daļu no lēto biļešu izmaksām. Un tāpēc pēdējā brīdī viņas arī ir dārgāks. Faktiski, tas ļauj vienlaikus mazliet dot lielākas priekšrocības tiem cilvēkiem, kas grib ietaupīt. Jo, ja tu esi pietiekami taupīgs, tu laicīgi plāno ceļojumu. Ja tu esi tik pārticīgs, ka var atļauties netaupīt, tad tu samaksā faktiski par savu biļeti, plus nedaudz piemaksā tam cilvēkam, kas ir lēti nopircis biļeti. Skaidrs, ja negribas maksāt nevien par pašu, bet arī sašu, biļete jāiegādājas laicīgi. Starp citu, kas skaitās laicīgi? 90 dienas, pat 6 mēneši
Ir aviokompānijas, kuras lētas biļetes pārdod pat 12 mēnešus uz priekšu. Vai šie paši pamatprincipi darbojās arī ar biznesa klases biļetēm? Arī tās krietni saulaicīgi nopirktas būs lētākas? Ja arī biznesa klasē, protams, pērkot laicīgi, tās biļetes ir lētākas. Ekonomika klasē arī lētākas, un tagad mums ir tāda vēl atsevišķa pamatklase, kur ir vislētākās biļetes. Protams, tur ir tas pats, ka labu laiku uz priekšu pamatklasē biļetes ir vislētākās, bet pamatklases biļetes uz pašu pēdējo brīdi jau vairs nav pieejams. Bet galu galā, kā tad paliek ar to pēdējā brīža piedāvājumu? Turisma aģentūra mājaslapās tāda tak figurē visu laiku. Aviokompānijas nepraktizē patiesībā tādu lietu kā pēdējā brīža lētais piedāvājums. Ir jābūt kaut kādiem īpašiem apstākļiem, jau īpašai situācijai, lai neilgi pirms lidojuma kaut ko pārdot. Mazliet atšķirīga sistēma ir čārter lidojumiem, bet Air Baltica pats patiešo netirgo čārter lidojumus. Tā ir cita kategorija, bet uz regulāriem maršrutiem, regulāriem reisiem, jo vēlāk pērk, jo dārgāk, un otrādi, jo agrāk pērk, jo lētāk. Noslēgumā atliek vien piebilst, ka, piemēram, Latvijas Nacionālajā lidsabiedrībā lētas biļetes ir atrodams uz pilnīgi visiem reisiem. Jautājums vien, cik ilgu laika sprīdi iepriekš. Visticamāk, līdzīga politika ir arī citām aviosabiedrībām. Jāņem vien vērā, ka, piemēram, ja kārojat vasaras vidū doties uz Barcelonu pa lēto, pastāv liela iespēja, ka zemās cenas biļete jāmeklē pat gadu iepriekš, bet reisā uz mazāk interesantu galamērķi tādas būs atrodamas arī salīdzinoši neilgu laiku pirms lidojuma. Savukārt tas, cik biļetes no kopējā skaita vidēji tiek pārdots par zemām cenām, atklāts netiek. Katram reisam tiekot noteikts kopējais zemo cenu biļešu skaits, un tās ir pieejams līdz brīdim, kamēr visas izpārdotas. Attiecīgi, redzot lētu biļeti uz kādu jums interesantu galamērķi, drošāk ir to žigli iegādāties, nevis cerēt, ka lētā biļeti jūs gaidīs arī rīt. Pretējā gadījumā var sanākt, ka jau rīt ceļojums būs kļuvis stipri dārgāks. Turpmāk raidījumā dosimies uz Spilvi. Aizvadītajā nedēļas nogalē aviācijas svētku skatītāji tika pārsteigti ar iepriekš neredzētiem paraugu demonstrējumiem, bet organizatori ar negaidītu skatītāju pieplūdumu. Un esam nonākuši arī līdz galvenajam ar aviāciju saistītajam notikumam šajā nedēļā. Protams, aviācijas svētkiem lidlaukā Spilve, kur bija redzama arī šī pasaulē jaunākā un viena no modernākajām akrobātiskajām lidmašīnām, kas mums sniedz savus paraugu demonstrējumus. Ir īstais laiks noskaidrot, kā šīs divas dienas Spilvē pagāja, kādas ķibeles bija un kā organizatori ar tām tika galā. Cilvēku uz aviācijas svētkiem vārda tiešā nozīmē plūda straumēm, un šajā gadā organizatori patiesi arī bija parūpējušies, lai ir ko redzēt. Neskaitāmās foto un video kamerās apmeklētāji varēja iemūžināt gan valsts robežsardzes aviācijas pārvaldes, gan arī bruņoto spēku paraugu demonstrējumus. Svētku rīkotāji apmierināti vēroja gan pašus sagādātos priekšnesumus, gan arī cilvēku reakciju uz tiem. Vislielākais prieks man par tik daudz cilvēkiem, kuri visi ir priecīgi šeit redzēt. Kaut arī ir karsts, viņi ir nomocīti, bet viņi gaida, viņi jautā, viņi padod ceļu, kad mēs mainām maršrutus uz ceļus, un viņi visi ar priecīgām acīm saka, bet būs vēl kāds lidojums, sakam, būs. Labi, mēs gaidīsim. Tas man ir pats priecīgākais. Un tomēr vienā momentā bija skaidrs, ka cilvēku pieplūdums ir pārsniedzis visas pārdrošākās cerības. Padomājiet paši, sestdien vienu pasākumu stāvvietā iebrauca 44,000 automašīnu. Ja pieskaita klāt tos tūkstošus, kas savas mašīnas bija novietojuši kaut kur ielu malās, šķērsielās un māju pagalmos visā Īģu ciemā, tos, kas uz pasākumu devās ar autobusu vai kājām, pat piesardzīgākie minējumi liecina, svētkus apmeklētāju skaits krietni pārsniedzis 150,000 cilvēku. Cilvēku tiešām ir daudz, varbūt mēs šo to nenovērtējām to daudzumu. Jā, varbūt viņiem nācās pa ilgu drusku stāvēt pēc saldējuma, varbūt pa ilgu vēl pēc kaut kā, ja? Bet katrā ziņā pasākums ir ļoti izdevies, un paldies visiem tiem, kas piedalījās. Paldies gaisa spēkiem, robežsardze. Bez jau pieminētajiem robežsargiem un bruņotajiem spēkiem, kas šogad pirmo reizi svētku apmeklētājiem patiesi nodemonstrēja nevien tehniku, bet arī savu varēšanu debesīs, šogad skatītāju aplausus pirmo reizi Spilvē izpelnījās arī aviomodelisti. Viņi ar radio vadāmajiem modeļiem debesīs veica akrobātiskos lidojumus, kas pārsteidza daudzus un nevelti. Kā nekā demonstrējums sniedza Latvijas labākie modelisti, kas augstas vietas izcīnījuši arī starptautiskās sacensībās. Paši stāvot uz zemes, viņi savām lidmašīnām debesīs lika veikt neticamas figūras.
Ātrums, kādā dažbrīd modeļi mainīja lidojumu virzienu, griezās ap savu asi, pūliņoja debesīs vai palika nekustīgi karājoties gaisā, bija pārsteidzoši. Un izrādās, ar šiem modeļiem ir iespējams veikt arī lietas, kuras pat izcilākie no aerobātikas superpilotiem ar savām lidmašīnām nespēja veikt. To vienkārši neatļauj fizikas likumi. Un tomēr dzīvi cilvēki kūliņojam debesīs sestdien bija tā lieta, kas tika gaidīta visvairāk. Kaut jāatzīst, pagaidīt sevi tā lika, tam iemesls degvielas piegādātājs, kurš parūpējās par pamatīgu spriedzi. Izrādās, aerobātikas lidmašīnas nevarēja pacelties gaisā noteiktajā laikā, jo īsi pirms paredzētajiem lidojumiem atklājās. Piegādātajai degvielai ir pamatīgs ūdens pieaugums. Nu jā, problēma ir tikai viena, un tā bija degviela. Jā, jau tad faktiski bija piegādāt nekvalitatīvu degvielu. Bija steidzami jāmaina degvielas piegādātājs, jo paši saprot, ka tādā ziņā, kad lidmašīnas lidot, teiksim, tik ļoti ekstremālos apstākļos, jā, tur mums kā organizatoriem bija jāpārliecinās, ka pilnīgi viss ir perfekti, ka viss strādā tā, kā tam jāstrādā, un tikai tad mēs varējām arī, darīt savu darbu. Vairāku stundu garumā tehniķi cīnījās, lai no lidmašīnām izlietu nekvalitatīvo degvielu un novērstu tās tehniskās ķibeles, ko brāķa benzīns jau bija pagūs izraisīt. Pastāvēja nopietnas bažas, ka aerobātikas paraugu demonstrējumi vispār būs jāatceļ. Saspringtajās minūtēs, kas pārauga pat stundās, kamēr tehniķi cīnījās, lai lidmašīnas spētu droši lidot, viena no latviešu skatītājiem zināmākajām aerobātikas pilotēm, Svitlana Kapāņina, devās pie skatītājiem, lai viņus uzmundrinātu un iepriecinātu. Ja ne ar lidojumu, tad vismaz savu rokas spiedienu vai kopīgu nofotografēšanos. Līdz beidzot, skatītāju pacietība tika atalgota. Saspringtais darbs vainagojās panākumiem un debesīs virs spilves varēja pacelties visas lidmašīnas. Vēlāk piloti atzina, ka atgadījums ar degvielu ir bijis nepatīkams pārsteigums. Tomēr izrādās, tādi mēdzot gadīties arī citviet. It can happen. It happens very rarely, but I have seen it once before. So yeah, that's why we check when we put the fuel, and that's why everybody is very careful because it can happen. And unfortunately, it happened here. Tā teikt, no ķibelēm neviens nav pasargāts, bet, kad tās novērstas, gandarījums par lidojumu esot vēl lielāks. Un Geralds Kūpers atzīst, viņš jūtas pacelāts, ka varējis lidot lieliskos laika apstākļos lieliskai publikai, un žēlojas sev viņš neesot. Because I fly very fast with very high rates of roll, and you will see from the onboard camera lots of G, positive and negative, so it's not like sitting in your chair watching the television. But I enjoy it because I do it for the crowd, and I think the crowd and the people really enjoy to watch somebody, being dynamic. So that's what I try to entertain. Vērojot pilotu paraugu demonstrējumus, skatītājiem uz zemes patiešām brīžiem reiba galva. Interesanti, kas pašam Geraldam bija sarežģītākais priekšnesumā? I think it's when high-speed rolling turn, but when I'm going on the outside, so I'm being forced out of the aeroplane, and it really feels quite uncomfortable. All the blood goes to my head. And then it goes this way, this way, this way, this way, and you will see from the camera. It's the least enjoyable part. But when I land, I feel rewarded. Everybody enjoys it. It's always a good round of applause. People seem to appreciate it. Iepriekš bija solīts, ka spilvei svētku laikā akrobāti nevien sniegs priekšnesumus, bet arī sacentīsies un demonstrēs jaunu aerobātikas sacensību formātu, kādu plašāk paredzēts demonstrēt nākamajā gadā. Vai tas izdevās? Sacensību imitāciju mums šogad arī neizdevās parādīt ar šitām ķibelēm, bet kā jūs spējāt novērot, paraugu demonstrējumi bija ļoti efektīvi, ja? un patiesībā piloti šajā brīdī izdarīja maksimālo darbu, ko viņi varēja. Tā ka par spīti visam piloti bija apmierināti. Все очень хорошо организовано и вообще мне нравится в Риге. Я с удовольствием сюда приезжаю. Спасибо большое. Riga is always reserving a small break with good weather for the air show. So all the rest of the years, fantastic weather. A little bit of wind on the box, but fantastic. Yesterday we were fighting against the watch permanently to put the plane in perfect shape, and finally we could make one flight each. And very nice. And I like very much Spilve for trainings because it's fantastic. It's to be living in the old story of Riga, no? Tas nozīmē, ka arī nākamajā gadā aerobātikas šovi, sacensības un priekšnesumi mūs sagaida. Pilotiem tiešām šeit patīk, ja, jo
Mēs varam tur lamāt gan tur valdību, gan ierēģiņus, gan visu kaut ko, ja, bet cilvēki šeit ir ļoti labi, un jūs redzat, kāda ir publikas atsaucība. Ja. Šoreiz bija tas labums, ka viņi beidzot kaut ko arī komentē. Nebija tā, ka tikai mūzika, bet beidzot stāstīja, ka viņš izdara to un to, ka tas sarežģīti vēl nav sarežģīti savādāk, jo tā, mēs jau nemaz uz šeit stāvot, mēs nezinām, kas tas tāds ir, ko viņš tur dara. Daudz izmanto iespēju kārtīgi izpētīt to, kas skatāms uz zemes, priecājās par debesīs redzamo, un arī paši izmanto iespēju ar kādu no pilotu skolu lidmašīnām doties lidojumā. Forši ir. Notiek visādi lidojumi, bērniem patīk. Es domāju, katram ir savs interesējošais un visur tiek, kur vēlās. Tā nu ne bez raizēm un satraukumiem, taču aviācijas svētki Spilvē notika, un notika lieliski. Apmierināti palika gan publika, gan arī svētku dalībnieki. Un visi kā viens sola, ka Spilvē noteikti atgriezīsies arī nākamajā gadā, kad šeit sagaida parādīt daudz jaunu un interesanta. Taču mums atvēlētā pusstunda ir iztecējusi un pienācis laiks jums teikt tā. Tiksimies jau pēc nedēļas, kad stāstīsim jaunus stāstus. Lai jums jauka nedēļa! Atā!